Līdz šim SIA nodrošināja iespēju šķirot stiklu un iepakojumu galvenokārt pilsētās un to tuvumā. Taču tagad tiek spērts būtisks solis uz priekšu. Atkritumu šķirošanas infrastruktūra tiks paplašināta arī ZAO darbības reģiona ciemiem ar vairāk nekā 200 iedzīvotājiem, ko ļāvis realizēt Kohēzijas fonda finansējums jaunu konteineru iegādēji. Mēs vienmēr meklējam iespējas, kur piesaistīt papildus līdzfinansējumu, lai mazāks sloks aiziet uz atkritumu apsaimniekošanas maksu. Tāpatās arī mēs esam papildus struktūra fonda naudas piesaistījuši projektam, kas saucās Mobilais ekopunkts. Tātad tas būs arī tāds punkts, kuru mēs novietosim tajās apdzīvoto vietu centros, kur vēl nebūs šis pakalpojums pieejams, kur arī iedzīvotāji varēs nogādāt dažādus šķirotos atkritumus. Mēs jau arī nepārtraukti saņemam no iedzīvotājiem gan ēpastus, gan zvanus, kad tad mēs varēsim šķirot savā privātmājā. Un mēs redzam, ka šī šķirošanas nozīmība ir aktuāla arvien vairāk un vairāk, un tāpēc arī ir būtiski paplašināt, lai iedzīvotājs to var darīt ērti savā mājā, savā privātmājā, ne tikai doties uz eko laukumu un meklēt šos publiskos eko punktus. Projekta dažādu veidu atkritumu dalītās vākšanas jaunu konteineru iegāde un piegāde SIA atkritumu dalītās savākšanas sistēmas paplašināšanai ietvaros jau ir iegādāti, un tuvākajā laikā tiks uzstādīti 1700 jauni konteineri dažādu veidu atkritumu šķirošanai. Tās nodrošinās ērtāku un pieejamāku šķirošanas iespēju, tuvāk mājām un ar plašāku iespēju šķirot vairāk atkritumu veidu. Un pašvaldībām vienmēr ir interese, lai šis atkritumu šķirošanas pakalpojums būtu pieejamāks pēc iespējas plašākam mājsaimniecību lokam. Un tātad, jā, mēs jau līdz šim strādājām pilsētās un lielajos ciemu centros, taču pašvaldības vēlējās, lai mēs ejam plašāk. Līdz ar to šajās vietās, kur ir virs 200 iedzīvotājiem, mēs ejam tālāk ar šo pakalpojumu. Tad mēs esam sadalījuši, kā mēs šajās teritorijās paplašināsim pakalpojumu, lai atvieglotu gan klientiem pieteikšanos, gan arī mēs varētu secīgi nodrošināt pakalpojumu. Mēs informēsim gan pašvaldības, gan, kā arī minēja, klientus. Līdz ar to satraukumam nav pamata. Tie, kuriem būs pakalpojums pieejams, mēs gan sazināsimies, gan arī būs publiskā telpā pieejama informācija. Un klienti arī ZAO klientu portālā varēs apskatīties, vai tad konkrēti viņa adresē šis pakalpojums ir pieejams. Mērķis ir attīstīt sistēmu, kurā iespējami daudz atkritumu tiek sagatavota atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai enerģijas ieguvei. Tas nozīmē ieguvumu ne tikai videi, bet arī mums pašiem. Tīrāka vide, gudrāka resursu izmantošana un vieglāka šķirošana ikdienā. Tieši tāpēc ir svarīgi, ka tiek nodrošināta pieejama šķirošanas infrastruktūra, jo nākotnē slinkā atkritumu apsaimniekošana kļūs tikai dārgāka. Neizbēgami nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa nākotnē pieaugs, jo pieaug nodokļi par šo atkritumu apsaimniekošanu. Tādēļ, principā, čaklajam, kurš būs gatavs iesaistīties atkritumu šķirošanā, šīs izmaksas tādā apmērā nepieaugs. Savukārt slinkais, kurš nevēlēsies atkritumu šķirot, bet metīs visu vienā konteinerā, tad gan šī maksa ievērojami pieaugs. Lai izmantotu jauno šķirošanas pakalpojumu, ļoti svarīgs priekšnoteikums vispirms ir jābūt noslēgtam līgumam ar SIA par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un konteineru izvietošanu. Tikai tad klients varēs pieteikties šķirošanas iespējai savā privātmājā.